mājas, lepnās stūrmeitas, pastarītes un grāfītes. Esam šovakar sapulcējušies šeit, lai aizvadītu pēdējos ceļa meklējumos, izmēros mazo, bet vareno sprīdību. Kopā ar jums šovakar pieredzes bagātie, krīžu un vēlu ceremoniju meistari un briežās. Lai miers šeit. Ķeramies klāt procedūrām, procesijām, priekšnesumiem un visādām citām svētām runām. Jāsaka paldies cilvēkiem un organizācijām, bez kurām šīs bēres nebūtu iespējams. Sāksim ar pateicību šo bērnu neoficiāliem sponsoriem Sijā Saulītes par viedu padomu, dažādu huļu uzglabāšanas pamatprincipos, kā arī siltu pateicību Nurmai. Ja arī jūs līdzīgi kā sprīdītis nācāt šeit meklēt malduguņus, varat cilpot vien tālāk. Darbie klātesošie! Lai gan sprīdīšu vārdu šovakar pieminēšu vēl bieži, ceru, ka varēsiet rast sevī mieru un palaist aizgājušo viņu saulē. Un ar laiku aizmirst pavisam. Ja līst asaras, varat tās laucīt akmenī, bet ja asaru aumeņus tomēr vēl kavējas, acīs berzējumos sīpolus, varat saņemt pie mums pēc ceremonijas. Tā kā sprīdītis savā mūža laikā nepagūda sakrāt gana daudz zelta, bērnu mīlestam viņš varēja atļauties tikai vizuālos šķīņķus. Mīlosim acis. Cik gardi. Klausieties mani runājam. Nāve, tas ir neizbēgams process. Nāve ir notikums, kas grib mūs šai saulē palikušos atstāt paralizētus, sastingušus, iemītus zemē kā stabus, vai kā alus medību cerību pilnos censoļus. Jā, dzīvus, bet par kādu cenu. Nāve, jā, patiesi, ir it kā neizbēgama. Tomēr tā ir katra paša izvēle. Kādu atstāt pasaulē aiz sevis, ko paņemt, ko dot, ko mazgāt, ko dubļos atstāt. To saprata arī mazgabalīti varonis sprīdītis. Un šodien mēs viņu pieminam. Sprīdīt. Neskatoties uz to mazo izmēru, tavs sirds tomēr bija plašs kā Baltijas jūra, un tava drosme tik liela kā Gaiziņkalns. Guli mierā, zinot, ka tavs mantojums ir vējš, zvaigžņu spozme un bērnu smiegli. Runājot par mantojumu, dalīsim mantu. Aiz sevis sprīdīts atstāja vairāk vai mazāk svarīgu mantu un vairāk vai mazāk maģisku mantu. Tāpēc, ja jūs pretendējat uz sprīdīšu mantojumu, spicējiet dalises. Sava tēva lāpstu sprīdītis atstāja
Renāra, lai ar to var izvekt vēl kādu lambu grāvi. Savu maģisko sprunguli Sprīdītis atstāja Pāvelam. Nē, Pāvela bakstīšanai un modināšanai, ja viņš parubās saulē pļavas vidū. Un gadījumā, ja Pāvels neierodas vai neatsūta bildes, to var nodot Pēterim Sīlim. Nu, precīzāk Pētera Sīļa bakstīšanai gadījumā, ja viņš parubās saulē pļavas vidū. Savu stabuli Sprīdītis bija atstājis Briežbrigā, bet izrādījās, ka šī stabula spēlē tikai ar autortiesībām aizsargāt mūziku, un tāpēc Marijam to jau konfiscēja. Jūs gribat zināt, kā viņš mīra? Jūs nezināt, kā ticiet man. Es pastāstīju, bet es pakāpīšu tās detaļas. Tur bija tā, ka viens džeks viņam lika krist lejā no kalna, un tad skriet atpakaļ augšā, un tad kūlaņot atpakaļ lejā, un tad stiept augšā vēl divas čikses, un tad atkal vērties lejā, un ārā kaut 30 grādi, un tā kaut 3 dienas no vietas, un tur viņa bija viss kā saskrāpēts, un visas iekšas pa visu vietu bija reāli mēstī. 3, 2, 1 ar Dievu. Un par Sprīdīti kādus pāris vārdus gribēju teikt, ka bija viņa tante. Horizonte apretolīgi brutāli bombīgi dusmīgi raizīgi simperlīgi sacīgi fenomenālīgi fantastiski stūbi doli normāli maigi graciozi kardināli kapitāli optimāli omolēgi tīri cārmams varēniem Ipri interesanti labi
Pirms nāves tomēr sprīdītis paspēja teikt pāris vārdus. Tāpēc nu klausīsimies. Kādas gudrības dzīves gaitā šī kristāla ķidrā dvēselība ir savākusi? Gremdēties atmiņās par aizgājušo tradicionālās bērnu dejas laikā. Un tagad, ja kādam ir iebildumi pret šīm bērēm, tad runājiet tagad, vai klusējiet mūžīgi. Spējiet, bija vārodi! Neliet! Maize ir pilna ar šķiedrvielām, ar 30 gramiem proteīna, atjauno ādu un kaulus. Maize! Hanzas maize ir pilngraudiem klies apvārks, kas ir bagāts ar šķiedrvielām, endosperma ir pilna olbaltumu vielām, hidrātiem, kamēr tīklītis nodrošina uzturvērtību bagātību. Maize! Maizē ir daudz šķiedrvielu un ogļu hidrātu, kas sniedz sāta sajūtu pievienoto maltītē, lai justos paēdis un nekarotos našķu. Šķiedrvielas arī regulē holesterīnu un cukura līmeni, pilngraudu kodru produkti, satur daudz B-grupas vitamīnu, tieši svarīgi matu nagu nādas veselībai, turklāt norošina enerģiju palīdz prātu spējām. Maize! Pilngraudu maizē ir vairāk minerāli, piemēram, magnīs, muskuļu un nervu darbībai, selēns vielmaiņas uzlabošanai, cinks imunitātei un kalcijas zobiem un kauliem. Maize! Sprīdītis ir atdzīvojies. Wow, wow, yeah.